Nu ir pienācis tas brīdis, kuru ļoti daudzas mammas gaida. Un konkrēta mamma katrā raidījumā, tāpēc, ka rubrikas nosaukums ir Mammas lepnums. Un arī šodien mums būs Mammas lepnums. Tiesa gan interesanti, ka šis lepnums atnācis ir bez mammas. Nu, viņš ir pietiekami pieaudzis, lai bez mammas jau nāktu uz televīzijas raidījumiem. Un mūsu viesis ir kāršu triku meistars. Un viņa vārds Roberto. Sagaidām. Laipni lūgt, Roberto. Sveiks. Čau, Roberto. Sveiks. Sveiks. Ne, kā normāls rokas spiediens tāds. Jā, lūdzu, ieņem. Tev roka vēl ir, Valdi? Paldies. Pasties, vai tev rokā kaut kas nav? Bet tev nav kaut kas nozagts? Nav nekas nav. Gredzena vairs nav, Valdi. Tev nav, Roberto, tā, ka visu laiku jau ir apnicis dzirdēt šitos jokus. Ja mūžu dienu tikko kāds uzzina, ka tu esi kāršu triku meistars, uzreiz sāk. Atrodi man 10 eiro. Piemēram. Nu, ir vairākas reizes, kad cilvēki pienākuši parāda triku kādu, bet, nu, parasti visinteresantākais ir tas, ka tev cilvēks pienāk, tu viņam parādi, un šaka, vēl. Un tad viņš pasaka, parāda vēl tā triku un tā triku. Bet no zilas malas to, no zilas gaisa nevar izraut ārā. Cik tev gadu? Pašam 13, būs 14. Kā tas viss sākās pastāst? Kā cilvēks nolēma, ka viņam ir izredzes? Nu, godīgi sakot, tas bija tā pavisam nejauši vienu dienu. Tas bija pirms 6 gadiem. Es skatījos nevis seriālu, bet tādu raidījumu, kur vairāk iluzionis rāda trikus un tādas lietas. Un tad viņš bija tā, ka es viņu iesāku skatīties, tad viņš beidzās, tad atkal sākās, un tad viņš pavisam beidzās. Un tas mammai jautāja, nu lūdzu, atrod man to raidījumu internetā. Un tad mamma viņu atrada, un no tā laika es viņu sāku skatīties, tad virzies augstāk, un tā es ar tiku līdz šim visam pasaulē. Tev bija 7 gadi, kad tu sāki to visu. 7 gadi plus. Un mamma tev neteica, mans dēls, kāršu blēdis. Nē, godīgi sakot, mamma pateikusi viņai, ka viņai tie triki nepatīk. Kāpēc? Tāpēc, ka es pat īsti nezinu, viņai tas raisina galvas sāpes, var teikt. Un tas... Viņa uztraucās par tavu nākotni? Nu, to gluži nevar paredzēt, kāda būs, bet, nu, viņai, vienā vārdā sakot, viņai tas nepatīk viss. Tāpēc viņa nenāca. Jā, tieši tā. Tev nav tāda trika, ka internetu klasē mainās atzīmes, piemēram. Tik tā vēl neesmu ticis. Labi, ir kur augt, jā. Paroles, lai mainās. Tu vari iedomāties, kas tu būsi, 13 gadu, tomēr ir liels cilvēks. Nu, ir bijuši vairākas reizes, bet gribas arī savu nākotni gan saistīt gan ar lidmašīnas pilotu, gan arī ar kāršu meistaru. Bet lidmašīnas pilots nekādas vaļības nedrīkst atļauties. Viņam ļoti precīzi. Tieši tā, tas pats, kad arī iluzionistam vai kāršu meistaram, ka viņš nedrīkst kaut ko palaist garām, ja palaist, tad viss ir. Precīzi Bet iedomājies, abos Cik darbs? darbos tev ir svarīgas rokas. Parādi rokas. Zelta rokas. Tev ir? Jā. Pēc rokas līnijām? Nē, nu es neko neprotu. Tad ķeramies pie lietas, varbūt, Roberto, ja? Nu, es domāju, ka jā. Jā. Tā sākumā es paņemšu parastu kārtas, bet mājās bija tā, ka bija daudz mājas darbu, un es aizmiršu zila kastītes un sarkanas kārtas nebūs kopā. Bet tam nav nekāds problēmas. Ar sarkanām kārtiem var to var izdarīt. Sākumā Liens parādīšu, ka visas kārtas man ir pilnīgi sarkans, un tu droši, jebkurā brīdī vari teikt stop. Stop. Šeit. Jā. Šitā vai nākamā? Šī. Tad iegaumēt lūdzu šo visu kārti. Tieši tā. Un pirms trika es varu paņemt marķieri, izvilkt. Opā, man tāds arī. Un es gribu, lai tu paņem un uzraksti, piemēram, savu autogrāfu, teiksim tā. Vai jebko, lai tā tiešām atzīst, ka tā ir tava kārts. Šitā. Smaidi, super. Tad es varu paņemt šīs te kārtis, likt virsū un ielikt apakaļ kastītē. Šā te, ja? Apakaļ kastītē. Un skaties, padeva savus rokas, vienu roku, Jā. otru roku, uzliec virsū, ap divas rokas, un skaties. Uzpūšot. Atver savus rokas vaļā tagad. Atvēsi kastīt vaļā. Jā. Izlaic kārts ārā. Un kārts atkal viss mums ir zils. Jebkura kārts Sarkans. bija sarkans, bet tagad zils. Es paņemšu visu kārts un nolikt uz galda. Izlikt, ja es domāju, ka kaut kāda kārts, kaut kas tur varētu būt aizķēries. Nekā, viss kārts man ir pilnīgs Kaut ko tu te. zils. Un tad es Tur varu beigās paņemt, būs. man rekur viena sarkana kārts ir. Nu, tavuprāt, kas tā var būt pat vienu kārti? Nu, droši vien tā, ko es atzīmēju, ja? Opā, tieši tavu kārts. Tieši tā, Kā 5 to irstiņu, dabūt ko gatavu? izrādu. Es tā 5 irstiņu varu nolikt šeit, uz galda, un iziet visām pārējām kārtīm. Un viņas visi ir zili? Cauri. Viss ir zils. Viss zils. Sakārot kavu. reāli Zini kā? Ja viss mums ir zils, tad es varu izdarīt tā, ka šī kārts
Arī. Kā? Nē! Es Droši šo kārtu var paturēt sev un pilnīgi droši pārbaudīt. salīmēju. Varbūt es arī varu Viņa izdarīt. abām rokām. Abām rokām. Es vienmēr vienu skatos kārti. tur, kur nav Vienu kārti uzmanība. droši. Tur esot jāskatās. Paņem, droši var pārbaudīt. Nu, nereāli. Nē, Kastīte, es skatos. kastīte. Kastītē droši var pārbaudīt. Man ir gan parasts kārts, gan viss kaut kas tam līdzīgs. Bet vēl, lai interesantāk mums būtu, es varu izdiet, lai jūs tiešām paskatieties nekāds apgriežas kārš, nekas tam līdzīgs, ja? Un no šīs puses. Bet triku sākot, es aizmiršu par vienu lietu, kas man būs nepieciešama. Es paņemšu šo. Šeit paņem kastīti. citu kārtu. Nē, tā būs tās pašas kārtas, bet šo te kastītes viņu noliks galdu. Un tu tiešām pēti, lai viņu nekas nenotiek. Tu nedrīkst aiztikt? Tu droši vari viņu apskatīt, bet lai nekas nenotiek, pēc tam viņu būs nepieciešama. Tur paņem tās pašas kārtas, un es varu dot tagad tev, Valdi, samais. Jā. Lai nekā secība nav. Jā. Labs karšu, maisītājs. Tā te būs viss nopietni, tā pa īstam. Jā, ir tā. Spēlēm zolītis. Super, es varu paņemt kārtas, un tagad es tev, Valdi, varu dot izvēlēties vienu kārti. Aha, jā, es izvēlēšos. Jūs tur vērojat, ja? Šo. Es vēroju, lai Paņem šo arī to marķieri, Jā. un paņem, un, teiksim, tā uzraksti, es teiksim, savu autogrāfu jeb kādu, jebko būtiski. Kāda no Tā, bet kāds skatās uz viņu rokām? Es jebkurā gadījumā varu to kārtu redzēt, bet tam būs nākamais triks, kur būs slepeni. Tu droši var to kārtu man rādīt tagad. Jā. Aha. Viņš kaut ko skaistu mums tur uzliek. Jā. Paņemšu 8 pīķi, super. Es varu paņemt 8 pīķi, ko darīt? Vienkārši Apēd. tagad viņu apgriezt, Jā. ielikt vienreiz kavā, Jā. siestumšu. Jā. Jā. Augšā nav kārts, jā. Nav, nē. Es paņemšu tagad to kārtu uzlikšu šeit. 1, 2. Opā. Nē, viņi bija iekšā. Bija, bet Jā. augšā. Kā tu to dabūji? Tev bija Labi, vietējā pie jums ir Jā. tagad izdarīsim tā. bija pa vidu. Bet viņš... Jā. Bija. Es apgriezīšu viņu vēlreiz. Bet ir tāds maģisks lifiņš. Es ielikšu, paņemšu to kārti, paņem pušķupiņu. Pušķupiņu. Un tur būs vēl viens. Tā. Es ielikšu iekšā. Jā, ir. Un lec virsū. Ir Jā. viena? Uzsiknipi pati. Paņem to kārti. Opā. Augšā. Nē. Nē. Kā tā var būt? Viņi bija augšā? Un tu ieliki pa vidu. Nu, jā? Nē. Tiešām esi blēdis. Blēdis paliek blēdis. Jebkurā gadījumā. Mīļās mammas, es teiktu arī tēti, ja gadījumā jūsu bērns vienalga vai spēj jūs apmānīt ar kārtīm, vai arī varbūt ir izcils akrobāts, nezinu, varbūt matemātiķis, varbūt pēkšņi spēj žonglēt ar kaut ko, varbūt dzied vai dejo vai vingro apbrīnojami, lūdzu ierakstiet to video un atsūtiet mums uz šeit ekrānā redzamo adresi, un mēs aicināsim tad studijā kādu, kurš būs vis attraktīvākais un neticami aizraujošākais. Bet paldies, Roberto, tu biji tiešām brīnums. Paldies. Paldies jums arī. Paldies.